Pastmeistara tumšais kambaris. Tā, Eģi, beidzot jātiek skaidrībā, ko darīsim tālāk, vai drīzāk, ko mēs nākotnē iesāksim ar pastmāju. Ilze uzrunāja Edgaru, kurš balansēdams uz saliekamajām kāpnēm, pastmeistara kambarī skrūvēja pie verbaļķiem kronšteinus 2 lukturiem. Kā, ko? Paturēsim, izpētīsim, saglabāsim, atjaunosim un ierīkosim te pasta tematikai veltītu kultūru vietu. Lai Jūrkrasta, visas Veipils apkaimes iedzīvotājiem būtu jauka vietiņa, kur satikties, parunāties, iedzert kafiju, iekost kādu pīrādziņu. Iespējams, mēs varētu vecajā pasta zālē ierīkot interneta lasītavu, bet priekštelpā uzstādīt pakomātus, kas pieejami 24 stundas diennaktī. Tikai jāizdomā tā, lai sūtījumi un apmeklētāji drošībā. Ja reiz Jūrkrasta pasta nodaļa likvidēta, pasta māja vismaz šādi turpinātu pildīt savu sūtību. Iedomājies, kas tik te gadu gaitā nav atradies? Pasta muitas stacija, zirgu pasts, armijas pasts, pasta nodaļa ar telegrāfu un telefonu, aptieka, preses kiosks un suvenīru bode. Mēs varētu radoši attīstīties, piemēram, ierīkot pasta krodziņu ar nelielu pansiju, uztaisīt tīmekļa vietni pasta māja vai pastnieks un ar laiku pārvērst to nopietnā virtuālā pasta servisā. Zini, man patīk tā ideja. Piegājus pie bīdāmās plauktu sienas, Ilze paraustīja kustīgo plauktu, lai atvērtu durvis uz melnā skapja telpu. Čīks! Plauktu siena atvērās. Kura? Kultūra vieta vai pasta servis? Edgars līksmi iesmējās. Pagaidi, neviena pati iekšā, es tūliņ. Labāk ieslēdz gaismas un rāpies lejā. Beidzot jāapskata melnā skapja dārgumu. Es šobrīd jūtos kā ieejot pa laikvārtiem. Viņa nočukstēja. Ilz, tas ir pilnīgs kosmos. Kā viņi to dabūjuši gatavu? Cik ilgi šis krājums veidots un kā pārdzīvojis visus karus, juku laikus un varu maiņas? Es nespēju pat iedomāties. Dziļi iespaidots un aizkustināts Edgars noteica. Izcēlis no skapja pēdējo lādīti, uzmanīgi to atvēra, nofotografēja un sāka iztukšot. Katru atrasto lietu uzreiz rūpīgi apskatot, aprakstot un nofotografējot vairākos rakursos. Tumšā telpa bija pilna dārgumiem, kuru īsto vērtību viņi nespēja ne aptvērt, ne novērtēt. Zini, Ilze, tev bija taisnība par laikavārtiem. Es pat teiktu, šis skapis ir kā ēnkurs, kā robežstabs, kas iezīmē pagātnes, tagadnes un nākotnes tikšanās vietu. Edgars domīgi noteica, vēlreiz pārcilādams unikālos atradumus. Šo visu vajadzētu digitalizēt un saglabāt vairākos datu nesējos, lai būtu garantija, ka vēsture nepazudīs. Tu saki 3 laiku tikšanās vieta, bet, ja padomā abstraktāk, sanāk, ka tagadnes kā tādas nemaz nav. Ilze kā hipnotizēta lūkojās signālluktura izliektajā lēcā. Ir un vairs nav. Šī brīža tagadne jau pēc brīža būs pagātne, bet nākotne ir nākotne līdz brīdim, kad pienāk, lai uzreiz pēc tam pārvērstos pagātnē. Un iedomājies, mēs un mūsu pasta skapis šeit un tagad esam tieši tas mazais mata galiņš, kas iezīmē 3 laiku neredzamo robežu. Klau! Pagaismo tur, viņa pēkšņi norādīja uz melnā skapja apakšējā plaukta dēli, kas atbrīvots no smago lāžu svara bija pacēlies uz augšu, it kā to no apakšas spiestu liela atspēre. Nu, kas tad mums te ir? Vēl viena lāde, liela, smaga, darināta no skaistiem evelētiem tumši lakotiem dēļiem, ar vākā iestrādātu slēdzeni, kuras profils Ilzei uzreiz izlikās dīvaini pazīstams. Viņas teikšus iebāz roku džinsu kabatā un izvilka ķermeņa sasildīto atslēgu, to pašu 2,5 zobaino, ko bija atradusi vecvectēva Jēkaba istabas griestu nišas seifā. Atslēga perfekti iegula slēdzenē. Klik, klik. Ar klusu klikšķi atbrīvojās atslēgas mehānisms un lādes vāks pacēlās. Skatienam atsedzās liela, bieza, tumšādas vākos iesieta pasta grāmata, kurā reģistrēts viss, kas vairāk nekā 300 gados noticis Jūrkrasta pasta mājā, bet zem tās vairāki ar raupju auklu pārsieti bieza papīra saiņi, blīvi un ļoti smagi.
Ilze paņēma pirmo ar biezo auklu pārsieto brūno sainīti, atsēja mezglu un attina iepakojumu. Sainī bija vēstules, vairāki 10 vēstuļu. Tā tad arī pārējos saiņos ir tas pats – 10 un 100 vēstuļu. Neatplēsas aploksnes, dažādi aploksņu lielumi un markas, atšķirīgs papīrs un tinte, atšķirīgi ir rokraksti un valodas, kopīga tikai viena lieta – tās it kā bija nosūtītas, taču nebija piegādātas adresātiem. Patiešām dīvaini. Viņa klusi pie sevis noteica, parasti taču krāja saņemtās, atplēstās un izlasītās vēstules. Un kas šīm par vainu? Edgars, pētot nelielu kartonu kastīti, ievaicājās. Tās ir neatplēstas, nepiegādātas. Uz šīm aplūksnēm nav zīmoga. Ilze, vai pasta grāmatā par šo ir kaut kas minēts? Viņa ātri pāršķirstīja biezo sējumu un tā pēdējā lapusē atrada šādus vārdus. Tev, kurš grasās turpināt mūsu darbu, lai Dievs dod spēku, izturību, mūžumu un gudrību, jo tas viss tev būs vajadzīgs ikdienas. Šajā lādē atradīs saiņus ar vēstulēm, kas noteiktā datumā jānogādā adresātiem. Vēstuļu sūtītāji ir maksājuši lielu naudu, lai šis darbs tiktu paveikts īstajā laikā. Tā nauda izlietot, lai uzturētu pastamāju. Šī ir atskaišu grāmata, kurā sīki dokumentēts viss padarītais un arī neizdarītais. Daži spēki ir stiprāki un varenāki par mums. Ja tu esi šīs pastamājas mantinieks, pats sapratīs, kas jādara. Tas nav lūgums, tas ir pienākums, kas jāizpilda. Mēs, pastnieki, esam laika tilts, mēs savienojam cilvēkus. Visādi te var nākt un iet, bet pastnieki būs vienmēr. Lai kāda būtu vara, lai kādi apstākļi un šķēršļi, vēstules vienmēr jāpiegādā adresātam. To prasa mūžības un cilvēcības likumi. Jo neko nevar noslēpt, visreiz nāks gaismā. Tad no svara būs katrs saglabātais burts un vārds, katra liecība. Tad laiks atkal sāks runāt. Mūsu pastmeistaru pienākums bija, ir un būs šos vārdus, šīs laika liecības, šos sūtījumus īstajā laikā nogādāt īstajiem adresātiem. Atceries, pasta skapi atvērt spēj tikai meistars. Ja skapis ir vaļā, tu esi īstais, Jūrkrasta jaunais pastmeistars.